Viens no sarežģītākajiem jautājumiem, uz kuru atbildēt, ir, ko cilvēkam vajag, lai cilvēks ātrāk sadzītu. Tas ir plēstas, brūces, traumas, cīpslas, saites, kaut kas tāds ir aizgājis pa pieskari un nedzīst. Un te es varu pateikt gandrīz jebko, un gandrīz jebkas var izrādīties pareizā atbilde, bet uzburšu bišku ainiņu, kur ir tā specifika konkrētam cilvēkam. Var gadīties, kad ir kāds cilvēks, kuram labāk, lai sadzītu, strādās keto diēta. Un jebkurš ārsts pateiks, nē, lai tev sadzītu lietas, tev pirmkārtām vajag ogļhidrātus. Un jā, es piekrītu. Kāpēc keto diēta var nostrādāt kādam labāk? Tāpēc, ka ja tev ir kaut kāds baigi hronisks, sistemātisks iekaisums vēderā, tad šis iekaisums tev visu laiku traucēs sadzīt, piemēram, tavam kaut kādam plecam vai potītē vai kaut kam, kas ir savainots un sastiepts un nedzīst. Keto, noņemot šo te iekaisumu no tava vēdera, var stipri uzlabot tavas iespējas sadzīt. Plus, tā kā ēdot keto, tev ir daudz lielāks izredzes salabot savu vēderu, salabot savu cauro zarnu, tev ir daudz lielāks izredzes uzsūkt arī uzturvielas. Un jā, tā ir problēma uz keto uzturu. Tev ir maz ogļhidrāti. Kāpēc ogļhidrāti ir svarīgi? Tur ir droši vien daudz miljonus visādas teorijas par šito tēmu. Es uz to skatos tā, ka ogļhidrāti ir svarīgi, tādi tā kā rīsi, kartupeļi, grīķi un visas šitās te lietas, ne jau končas. Šīs lietas ir svarīgas savukārt, tāpēc, ka ogļhidrāti nodrošina tavu ķermeni ar labāku ogļskābās gāzes daudzumu, kas savukārt nodrošina tavu ķermeni ar labāku mieru, kas savukārt nodrošina tevi ar labāku sadzīšanu. Tāpēc katram cilvēkam šis te sadzīšanas ātrāk jautājums būs baigi krietni atšķirīgs. Katram cilvēkam uzturs derīgais būs bišku atšķirīgs. Vēl pāris mazās detaļas, nobeidzot šo te video. Ja cīpslas saites ir sarautas lēni, dzīsti ir bieži iekaisuši un tā, jā, tā varbūt ir tā kā kolagēna problēma, jā, un kolagēns esam jau daudz runājuši, tātad kaulu buljoni, želantīns, želejas visāda veida galerti, augstās gaļas un kaulu buljons, jā, es jau teicu, un kolagēns, protams, kā suplements, un lai šis te viss tev čotka nostrādātu, tev vajag vēl joprojām silīciju, varu, mangānu, vitamīnu C. Varbūt es kaut ko piemirsu, jā, dzelzi es piemirsu. Un kas ir interesanti, visas šīs te detaļas, kas ir nepieciešamas saišu un brūču, saišu un visādu locītavu skrimšļu šitai te sadzīšanai, tās lietas lielākoties ir īstenībā jūras produktos. Cinks, kas ir vispār tāds master reģenerācijas elements, ir ļoti daudz austrēs. Mīdijas ir ļoti bagātas ar varu. Silīcijas ir ļoti daudz visādās garnelēs un citos vēžveidīgajos, krabveidīgajos. Un mangāns ir daudz mīdijās. Mangāns, starp citu, ir daudz arī melnajā tējā, lai cik arī tas dīvaini neizklausītos. Tā kā sadzīšana ir ļoti, ļoti individuāla problēma katram cilvēkam, un kādam citam tas ir iekaisums, kas tev palīdz sadzīt, kādam citam tas ir kolagēnu un visu to iesaistīto kolagēnu audzētāju materiālu deficīts, un kādam citam tas ir vienkārši miers un normāla mērena ogļhidrātu plūsma, enerģijas plūsma tavā ķermenī, kas pietrūkst, lai tu kārtīgi, smuki, eleganti varētu sadzīt. Čurju 72.